Esiet sveicināti, cienījamies Sporta centrs skatītāji. Šodien, 6. janvārī, jau 2019. gadā, mēs viesojamies Valmierā Vidzemes Olimpiskajā centrā, kur kārtējo LV Florbola līgas regulārā čempionāta spēli aizdīs mainieki FBK Valmiera un viesi no Liepājas Kurši Ekovols. Arī viena no rezultīvākajiem komandā. Freimanis labi pacīnās, labs metiens un Pops. Kas pār vārtu, tā teikt, save Pops ar vienu roku atvēr šo te kostu sev metienu, arī tālsvienībā, un tad, pārnācis ir tagad, tā teikt, uz kaimiņu pilsētu Liepāju. Ātrs uzbrukums. Izpildījumā nesīs augu šeit, labs uzbrukums Valmierai. Un tomēr Akalimovics ir vietā. Urbanovičam ir vēlreiz labs metiens. Mārtiņš Kājiņš no priekšu tomēr nespēja ieraidīt bumbu vārtos. Un vispirms Urbanovičs uzmet pa vārtiem. Aigars Belasovs. Vilks. Broks. Metiens vārtī! Pirmie vārti šodien, un šo vārdu autors ir neviens cits kā Valmieras komandas līderis Mārtiņš Broks. Nekas būtībā neliecināja pēc šiem epizodiem ka varētu izveidoties vārdu gumums. Snaipers. Valmierieši uzreiz atkal savāc bumbiņu. Piespēles Kāņu un 2-0! Ātrs pretuzbrukums, uzreiz savāc centra bumbiņu, uzbrukums un vārti. Īsti gan nevar pateikt, kas tur notika. Izskatās, kad Urbanovičs uzmet pa vārtiem, dodot piespēli Kāņam. Vai Kāņš pieskārās, spēs tā teikt attiekties no tāda maza mini trieciena. Ātrs uzbrukums Kuršiem. Mētiens vārtī! Polijas, redzam. Kurši uzreiz spēja, tā teikt, kā es jau pieminēju, vai spējas attiekties, lūdzu, šeit. Tikpat ātrs uzbrukums Polis. Varētu teikt, ka diezgan Pops, diezgan neveiksmīgi nospēle epizodē, jo viss tomēr metiens no Viduča. 1-4 viņš tika nomainīts un Pops stājās viņa vietā un aizvadīja spēli godam un izcīnīja komandu uzvaru. Valmierieši pretuzbrukums, ātrais uzbrukums, vēl viens metiens un Inns Vilks, teicami. Vārtu tuvai augšējā stūrī, Inns Vilks triec bumbiņu vārtos pēc Mārtiņa Broka piespēles. Skatāmies atkārtojumā, redzam, Kārkliņš met bloķēts metiens. Un ar rikušetā bumbu nonāk pie Broka. Priemets Popo. Vārtī! Pavisam negaidīt. Likās jau, ka bumbiņa ir pazaudēta un Freimans tomēr atrod Devitu un atkal īsā laika sprīdī Kurši spēja samazināt rezultātu. Treneris Mārtiņš Maķevits, tā kā ļoti interesants rezultāts noteikti Lielvārdē. Atgādina 6-0 tālsi un šeit, kamēr stāst par tālsiem, tikmēr Ingars Jansons izlīdzina rezultātu. 42 sekundes mums bija tikai jāgaida, lai jau rezultātu tablo vēstītu par neizšķirtu. Vārtu guvums, uzreiz jau sajūt atkal vārtu garšu un redzam, kurš ir sajutuši vārtu garšu un vēl vieni vārti viņiem. Tā arī teikt, tad gan Valmieras mazākums noteikti ir pietiekami gan spēcīgs, bet šeit vārtī. Tomēr gribēju teikt, ka Valmieras mazākums ir gan spēcīgs, lai noteikti noturētu arī Kuršu vairākumu. Taču, Salmiņš mēģina laimi uz Viduc, bet tomēr šeit kļūdās Popovs. Divatā var iziet, bet Popovs pats vēl viens atkārtots metiens. 2 metieni Popovam nevienmēr ir tās labākās, jo tad vienai komandai var ievirzīties. Šeit redzam, vai Freimanis izgājiens un veiksmīgi. Aigars Belasovs nospēlē pret Freimanu, abruņo viņu, bet tikpat ātri atkal Belasovs pretī. Labi, Aigars pārmet bumbiņu metiens un tomēr garām vārtiem izcili Aigars Belasovs iziet šo te epizodu. Jau Kurš spēlētāji bija jau gandrīz jau viņu noķēruši, bet bumbiņu Aigars pamet uz priekšu. Labi, pacīnās Iebor Klužinskis. Šeit izvirz 1-1, Inns Vilks. Vilks metiens vārtī! Ļoti skaisti Inns Vilks.
Gints Vilks gūs savus otros vārtus šodien un samazina rezultātu starpību līdz minimumam. 4-5 Valmierai. Nu redzam atkārtojumā. Taktiski gudri šobrīd spēlēja pirmos 2 periodus, kad viņiem vajadzēja, viņi aktīvi skrēja. Arī aktīvi iesāk uzbrukums, Vilks savā zonā nedomāja, bet šeit vēl viens labs moments vēlreiz un ar 3. metienu. Lauris Aldis stiprais ar 3. piegājienu, viņš tomēr pārspēja Imovicu. Nu, Imovics lai vai kā centās, bet nu tomēr nespēja viņš ar 3. reizi atvairīt šo te metienu. Minūtes atlikuši 3. periodā, nu jāskatās, skatīsimies, kurai komandai varbūt pietiks vairāk spēka pēc abām vakardienas spēlēm. Tas noteikti ir no svara vārti! Cik skaisti vārti Polim! Pats gan viņš ciešā epizodē, bet nu ļoti skaisti vārti. Gan ir izskatās, ka vai nokļūdās Lužīnskis. Šeit metiens piespēl pāri visam laukumam uz Freimani. Freimans labi piespēl vārti! Kas par vārtiem? Edgars Freimanis nokārto Ričardam Devitam vārtu guvumu un 2,5 minūtes pirms 3. perioda beigām, kurši dubulto pārsvaru. Liepājas fani un komanda var gavilēt. Komanda ir izcīnījusi kārtējo uzvaru un jāsaka, ka Valmiera izcēl atkal kārtējais zaudējums valmieriešiem un paši tā teica sev nedaudz jau sāk sagādāt problēmas, raugoties pavasara virzienā.